kā viņam būt tā kā pašam vienlaikus, un vienlaikus redzēt visu lielo tā kā sētu. Vienalga, tas būtu tava tēva sēta, tava dzimta, piemēram, kā justies forši un stabili savas dzimtas vidū. Tu esi pats, un katrs tur ir pats. Katrs ir savu vertikāli, bet tomēr viss ir kopā. Kā īstais latvietis ar īstu mugurkaulu. Bet nevis tāpēc, lai viens ar otru cīnītos, bet lai viens par otru pastāvētu. Lai justu šo kopību, kā viena māsa starp 9 brāļiem. Tas taču ir forši, vai ne? Un ja visa tauta tā varētu iedomāties, un ja visi cilvēks tā varētu, tad būtu zelta laikmets. Par to es stāstu. Kad tu redzi visu kosmisko sakarību, var teikt, viņa pie tavām kājām, tāpēc, ka tu esi šeit paša Dieva ielikts. Un tu nepastāv par savu ego kaut kādu vajadzību, bet par to, kas tev jau ielikta. Un tu viss ir skaidrs. Tu vienkārši esi un dari. Un tas ir labākais, kas var būt. Un pasaule ir tā kā priekš tevis. Tā kā tavs darba lauks. Tā kā tavs iespējas. Un tu, var teikt, ka kalpot tur. Bet vienlaikus, tu kā dari priekš sevis arī. Jo tas ir tavs. Tas ir tas, kas tev ir dabisks un īsts un patiesas. Tu nav viltus. Viss ir pa īstam. Viss ir saskaņā. Viss ir kopredzējumā. Tur nav vietas konfliktiem. Viss ir savā vietā. Par to stāst. Kas tā tāda diža sātā pašā kalna galiņā, kas tā tāda diža sātā pašā kalna galiņā, taisā tāji treji vārti, visi treji sudraboti, taisā tāji treji vārti, visi treji sudrabot, pavieniem Dievs ienāca, otriem mīļā Māra, pavieniem Dievs ienāca, otriem mīļā Māra, pat trešiem saule brāļ.